Labdien, es jums parādīšu, kā izveidot lielāku pasauli, ielikt objektus un piešķirt darbību, braukt un šaut. To dara tā. Šita ir kā otiņa, un es viņu saucu kā otiņa. Tad uzspiežam ar labo, un tad ar bultiņam var taisīt lielāku vai mazāku pasauli. Jāuzspiež uz labo jāuzspiež, uzklikšķiniet uz labo, un tad iznāk tāda platforma mazliet. Pēc tam, kā mēs saucam šito par kodu, jāuzspiež atkal ar labo. Pēc tam jāuzklikšķina kreiso taustiņu, un šeit parādās objekts. Šeit ir visādi objekti. Tagad mums jāņem šeit, un šitā ir kā, izskatās kā mocis, un mēs saucam viņu par moci. Pēc tam jāuzklikšķina ar kreiso taustiņu, pēc tam šeit parādās viss kāds. Pēc tam mēs ejam programmās, pēc tam šeit parādās menu. Pēc tam mēs spiežam ar labo taustiņu šeit, pēc tam šeit ir visādi, mēs ņemam klaviatūru, pēc tam mēs ņemam, kā mums ir vieglāk ar bultiņam vai ar burtiņam, man vieglāk ir ar burtiņam. Pēc tam mēs varam uzlikt, šeit atkal visādi ir, un šeit ir kā kustēties, un mēs uzliekam kustēties ar labo uzklikšķināt, un atkal uzklikšķinām ar labo šeit, un šeit var ātrāk vai lēnāk, un es ņemu ātrāk. Tagad pārbaudam. Kā redziet, viņš brauc. Tagad es jums parādīšu, kā vajag šaut. Atklikšķinamies kreiso taustiņu, pēc tam programmas, pēc tam šeit parādās otrs menu, pēc tam mēs atkal ņemam klaviatūru. Šeit ir kā cipari un burti. Es ņemu burtu Pēc tam es uzklikšķinu labo, pēc tam es ņemu, šis ir domāts kā šaut, un pēc tam šeit var šaut ar raķetēm un ar, kā mēs saucam, ar bumbiņiem. Es ņemu bumbiņas, un šeit var vēl uzlikt krāsas visādas, kādas gribat. Es ņemu sarkanu. Tagad pārbaudam. Kā redzējāt, viņš šauj.